lūgti mūsu šovā, kolekcijiem ir dzīve ar nosaukumu Zeklents. Šobrīd pareizs laiks ir, kā jūs redzat, 17:33. Reku mūsu vietējais laiks 7:30 kā vienmēr. Nu jā. Un tā runājot, šodien būs tieši tēma par mūsu apkārtni. Un mēs esam attaicinājuši lūk divus ekspertus. Viņi ir ļoti labi eksperti šajā jomā. Un tagad pievērsīsimies lūdzu viņiem. Pastāstiet lūdzu visu, ko jūs varat pastāstīt. Nav svarīgi, kad es esmu. Galvenais ir tas, ko es zinu. Ja? Es un mans čoms. Jums pastāstīsim par to, kā jāizturas randiņā, kurā tu gribi gūt panākumus. Jā, un kas ir tās lietas, ko tu gribi iegūt no tā un ko tu negribi iegūt. Ja? Un es pastāstīšu par lietām, kuras tu negribi iegūt. Un pirmais ir tas, tu negribi iegūt ieilgstošas attiecības, ja, kas vilksies mēnešu garumā. Tā būs tur pirmā bučiņa, pēc mēneša varbūt tiks pupas aptaustīt, ja, maksimums, un beigās jūs pašķirsieties, jo viņa vēl nebūs tam gatava. Un lūdzu pastāsti par to, ko mēs gribam iegūt. Pats pirmais, ko visi grib iegūt, tas ir ļoti viegli. Tu gribi savu zutīti ieslidināt iekšā caurumiņā. Un tā to mēs saucam, jā. Pirmais, ko tev vajadzētu darīt, tev vajadzētu uzlūgt viņu. Bet kā to izdarīt? Tas nav nemaz tik viegli. To jābūt ir šarmām un visam pārējām. Tev jābūt labai informācijai profilā un bildēm, kur tev ir repera cepura. Jā. Tas nostrādā gandrīz vai vienmēr. Repera cepure jābūt uz labo pusi, acīm jābūt lielai un jābūt vismaz mazām ūsiņām, lai randiņa laikā, kad tu nezini, ko teikt, tu vienkārši var izdarīt tā. Un uzreiz viņi tavējā, tur nav varianti. Tur nav varianti. Otra situācija, ja tas nepalīdz, vienkārši velc lēnām ārā no krekla savu krūti. Izvelc ārā un krūšu galiņu tā nedaudz un ar atstā. Jā, lūdzu, pastāstiet par teicienu, ko jūs parasti sakat viņām, ja viņas pat neuzķerās uz krūšu galiņu. Uz krūšu galiņu tas ir tik viegls. Vienkārši pasaki, mans zutītis ir nobriedis. Viņš grib ieslīgt gļumajā caurumiņā. Jā, es tev krikstu uzmanīju. Tad ir vēl viena stratēģija, ko man pastāstīja kāds sens draugs no cietuma. Ja randiņš neizdodas un gan pupa izvilkšana neizdodas, gan ūsiņu pievilkšana neizdodas, tad pēc randiņa tu vienkārši sāc runāt par kaut kādu tēmu, vienalga kādu, un teiksim, tu tā saki, es vakar satiku tavu draudzeni Elzu, cik tu stundā maksā? Un pasaka to tā ātri, un skaties uz viņas reakciju. Un ja viņa pasaka, ko tu teici? Kas tas tāds? Tu saki, nē, es laikam pārteicos, un tev vienkārši tu vari pasūtīt viņu prom, jo tev vairāk nav nekāda iespēja. Tavam zutītim ir aizvērts durvis. Ja? Bet ja viņi saka, nē, 50 lati, un tad jau tu vari skatīties pēc savu materiālā stāvokļa. Varbūt tās uz 7 minūtēm tev sanāk, ja tev ir aptuveni 4,47, tu tur arī mēģināt izlūkties 16 minūtes vai tādā garā. Bet, ja nekas nedarbojas, un tu gribi kaut ko iegūt, vienkārši pieeja pie viņas, uzliec roku uz pleca un saka, tēpiņ jorku! Jā, varbūt tu tad tādā veidā iegūsi kaut kādu materiālu labumu no šī aizvadītā vakara. Bezjēga. Bet, ja tu esi nokļūst līdz tai stadijai, zutīšu stadijai, tā ir pro līmeņa stadija. Varbūt es labāk pastāstīšu no sākuma, kam tev jābūt līdzi. Tas ir pats galvenais. Ja jums randiņš paiet labi, tev katram gadījumam jābūt līdzi vairākiem priekšmetiem, kas tev pēc tam noderētu. Ja? Pirmais tas ir lubrikantīvs. Mēs visi zinām, kas tas ir, mēs zinām, kur viņu nopirkt. Ja? Un ne jau, lai tur visādi STD
teiksim, vai kā, nu, seksuāli transformējušās slimības vai kaut kas tam līdzīgs. Nē, tas mūs neuztrauc. Mūs uztrauc tas, ka mešs varbūt neizcirsts. Un Jānītim ir maija gada un viņš negrib brist caur skujām. Nē, labi. Šo visu atstāsim nākošajā reizē, kad mēs tiksimies, jā. Lai ieintriģētu mums jaukos skatītājs. Jā, tieši jūs. Es runāju par jums. Nu jā. Es vēl nepateicu. Atstāsim nākošajā reizē, jā. Lūdzu aizver muti. Nu tā. Atvadīsimies no mūsu jaukajiem viesiem, beidz viņiem matu. Pārtīk pakaļ. Jā, viņš ir Aru un viņš ir Zadrots. Pārtīk pakaļ. Labi, un paldies par sabiedrību. Un mēs jūs atstājam. Davai, čau!